Lasu jūsu komentārus. Dīvainākie randiņi. Man bija 16 gadi, neko nezināju par aizliegtajām vielām un visu to pārējo, bet vienā brīdī sapratu, ka čalis ir zem kaut kā. Rezultātā nobloķēju visur, bet viņš turpināja meklēt visus iespējamos veidus, lai ar mani tiktos vēlreiz. Viena vecene pēc pirmā randiņa aicināja kopā dzīvot un jau gribēja ar vecākiem iepazīstināt, bet es gribēju tikai nojauties. Man viens čalis pirmajā randiņā deva savas dzīvokļa atslēgas un teica, lai nāku dzīvot pie viņa. Džeks tagad rēgojas partiju sarakstos, uzaicināja uz kafiju un kūku vēsā oktobra dienā. Dubaks bija. Satiekoties paziņoja, ka ejam par krastmalu pastaigā. Domāju, ok, pastaigas un tad iedzers siltu kafiju, bet nē, piedāvāja pasēdēt uz soliņa un tāpat parunāt. Es piedāvāju, ka ejam iedzert to kafiju. Biju nosalusi. Viņš pateica, ka viņam silti un tāpat būs labi pasēdēt. Atvadījos no Džeka un aizgāju sasildīties pati. Lieki teikt, ka uz aicinājumu tikties vēlreiz neatbildēju. Satiekamies, iekāpju viņa mašīnā. Mašīnā tik daudz smiltis, ka kurpēs gandrīz birst. Viss netīrs. Čalis saka, nesatraucies, tā nav mana. Es aizņēmos. Nepaspēju iztīrīt, steidzos pie tevis. Manējā servisā. Braucam, pēc brīža čalis saka, es vēl nepabeidzu vienu darbiņu, negribēju nokavēt randiņu. Man pieder servis un tā tālāk un tā tālāk. Ok, braucam. Aizbraucām no Rīgas uz Salaspili. Čalis saka, kā pārā palīdzi to mašīnu iestumt iekšā, kā jau katrā normālā randiņā. Es tā, ok, atpakaļ jātiek, gabals nenokritīs. Viņš sadara kaut ko tur viņam bajaga, minūtes 15. Čalis stāsta par dzīvi, par sūdīgo draudzeni un saka, ka viņam jāpārģērbjas, parādīs man, kur dzīvo. Piebraucām pie privātmājas, šis saka, nāc iekšā, apskaties, vai tev patīk. Ja kaut kas nepatīk, uztaisīsim remontu. Visu, kā tev patīk. Man nauda ir, visu, ko gribēs, nopirkšu. Es atteicos. Ok, tad braucam vakariņās. Es saku, nē, negribās. Aizved mani mājās. Čalis aizved mani uz Jelgavu. Nākamā dienā zvana prasa, kad tiksimies. Es saku, ka mums nav pat ceļam un tā tālāk un tā tālāk. Pēc laika zvana viņa draugs, kāpēc viņš tev nepatīk? Es saku, ka patīk pēc izskata, bet nu nav mans. To tak jūt, jā vai nē, bet šim nevar iestāstīt. Es vairs nezinu, ko teikt un pasaku, ka man nepatīk, kā viņš ģērbjas. Čalis vārtver klausuli un atkal veco dziesmu. Man nauda ir, braucam uz veikalu, es nopirkšu drēbes, kādas tev patīk, ģērbšos kā gribēsi. Tev arī nopirksim. Es pateicu paldies, bet nē.